Jā, šonedēļ pie manis viesojās jau otrā delegācija no Latvijas. Man kā Eiropas parlamenta deputātam ir iespēja uzaicināt. Un šajā reizē man izvēle krita uzaicināt manus cīņbriedes, zemesargus. Šajā tieši konkrētajā reizē tieši no mana bataljona, 13. bataljona, labā krasta bataljons. Un, jā, tā daudziem zemesargiem vispār bija pirmā reize viesojoties Briselē, Eiropas parlamentā. Un, kas tiešām palika tā jau zīmīgi atmiņā no šīs sanāksmes, ir tas, ka, protams, ar zemesargiem mēs mācībās piedaloties, mēs arī neformāli parunājam par politiskiem procesiem un varbūt tādu nopietni, nenopietni, bet šajā reizē es redzēju, ka maniem cīņbiedriem ir patiesa interese, kādā veidā tad šis lielais mehānisms, motors darbojas, kā tie pieņemta lēmumi, kas šeit ik nedēļu tiek apstiprināti, ietekmē viņus, Latviju, Eiropu kopumā. Un jā, es domāju, ka tā bija laba vizīte, kas iedeva arī tādu mazliet atslodzi tiem pašiem zemesargiem, kas, protams, ikdienā dara savus privātos pienākumus, bet šeit ierodoties redz arī tādu plašāku bildi, un tajā skaitā tieši ar aizsardzības un drošības jomu, kas ir akūti svarīga mūsdienu Eiropā. Kāds jautājums ir uzdevums? Jautājumi bija diezgan tieši, gan par praktisko darbu, kā ikdienā norit sanāksmes, kā vispār viens deputāts, vai vispār ir iespējas 720 deputātiem šo lielo politisko mašinēriju kaut ko panākt. Bija iespēja teikt, ka viss ir tikai apņemšanās un vēlmes formā ziņā var izdarīt. Ja vēlas, tas, protams, ir laikietilpīgi, grūti, bet neiespējami. Tāpat arī tie jautājumi gan par izdevumiem, vai tie būtu tā pati parlamentu uzturēšana, tie paši deputātu biroji, citas lietas bija. Bija arī, protams, jautājumi par izaicinājumiem, kā tad Eiropa spēs, pieņemsim, to pašu tagad sarežģīto situāciju transatlantiskajās attiecībās ar aizsardzību, ar drošību, kādas ir tās gaidas no jaunās komisijas. Jā, bet tie jautājumi trāpīgi un tieši, un man priecēja tas, ka tie bija tādi neviltoti interesi par Eiropas parlamenta deputātu darbu, gan par pašu Eiropas parlamenta darbu. Paldies!